Labdien, mani sauc Jevgenijs. Šodien mēs apskatīsimies Mercedes-Benz EQA 300. Pilnībā elektriskais auto, smukā baltā krāsā, pilnpiedziņa, 23. gads, noskrējiens 24 000. Automašīnai ir LED gaismas ar tādu smuku līniju priekšā, automātiskās tālās gaismas, parking sensori. Apskatīsimies, kas mums te ir salonā šim auto. Tātad te ir smuki melni ādas beņķi, melni griesti, ādas stūra, visur smukas LED gaismiņas, sēdekļu apsildē. Šim auto ir smuks liels displejs, kas ir apvienots tā kā vienā. Te ir arī touchscreens un ir arī touchpads, kas ir ļoti ērts, kad jūs brauciet. Varat arī šeit visu izvēlēties. Automašīnai arī ir ambient light, tās smukās gaismiņas. Var regulēt, krāsu izvēlēties, kur jums vairāk patīk. Zilu, sarkanu, zaļu, dzeltenu. Šajā automašīnā ir arī sporta lāpstiņas, kuras pārslēdz ātrumus parastajās mašīnās. Bet elektromašīnās Mercedesā viņām ir nedaudz cita funkcija, ar kuru palīdzību jūs varat mainīt tā saucamo rekuperāciju. Un tā sajūta, ka tu atlaidi gāzes pedāli, mašīna sāk tā kā bremzēt, sākas automašīnas rekuperācija, baterijas uzlāde, un to spēku, ar kuru viņi to dara, var mainīt ar šitām te lāpstiņām. Man personīgi patīk, ka viņi ir vispār izslēgti, lai ir tā, ka mašīna ripo, ka tu atlaidi gāzi un mašīna pats savā gaitā ripo. Un ar šitām te lāpstiņām to var izdarīt. Aizmugurē šim auto arī ir smukas LED gaismas, ļoti labs dizains. Ar pilnu bateriju, starp citu, var nobraukt apmēram 430 km. Protams, atkarīgs no tā, ko jūs izmantosiet, sēdekļu apsilde, radio, cik ātri brauksiet un tā tālāk. Bet, apmēram 400 km ir rakstīts dokumentos. Ir atpakaļgaitas kamera, kas ir arī paslēpta šeit iekšā, un elektriskais bagažnieks. Šo automašīnu var apskatīt Karla Ullmann Gatve 114 Stuttgart Workshop.